Atbrīvošana, kurai vajag notikt. Tas runās uz tavu dzīvi šajā sezonā. Dieva valstība, Dieva šalom, Dieva miers nāk pār tavu dzīvi. Dieva brīvība nāk pār tavu dzīvi. Kad paskatījos uz telefonu, bija 11:11. Šī ir sezona, kur Dievs nodibina mieru, un ienaidnieks to ienīst. Romiešiem 8. nodaļā tur runā par taisnīgu prasību un apņemšanos. Ir prasības, kas ir noliktas pār tavu dzīvi, kur Dievs saka, ka tev vairs nav pienākums. Vairs nav pienākums būt viņiem blakus. Nav vairs pienākums iesaistīties. Tev vairs nav pienākums. Dievs salauž viņu gaidas attiecībā uz tevi. Gaidas, kas bija pret tevi, tās pēkšņi krīt nost. Dievs tevi atbrīvo Jēzus vārdā no šiem prasībām. Romiešiem 8:12. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Prasības, kas tika radītas pret tevi, bāzētas uz miesu, bet tagad tu esi gara vadīta un nav vairs prasības, nav nosodījuma, kas var tikt radīts pār tevi. Vienīgi no gara, vienīgi gars var nosodīt. Dievs tevi atbrīvo no šīm prasībām tavā dzīvē. Šī ir sezona, kur ienaidnieks to zina. Ienaidniekam nav ne jausmas, ko Dievs dara. Tam nav informācijas, ko Dievs gatavojas darīt. Ienaidnieks nevar to redzēt, bet viņš zina, ka Dievs kaut ko dara tavā dzīvē. Tik daudz viņš sajūt, tāpēc cenšas tev kaitēt. Kaitēt tavam mieram, jo Dievs to nodibina tavā dzīvē. Miers nav konflikta neesamība. Tas nenozīmē, ka konflikts iet prom. Tas ir par Dieva šalom, Dieva labklājība, Dieva pilnība nāk pār tevi. Tā ir Dieva valstība. Dieva valstība tiek nodibināta pār tevi. Dieva autoritāte nāk pār tevi, un ienaidnieks zaudē savu spēku tavā dzīvē, jo tu nāc zem Dieva ietekmes un autoritātes. Tas ir tas, ko 91. psalms nozīmē. Tie, kas dzīvo zem ēnas, tā ir autoritāte, valdība. Dieva valdība kā lietussargs, zem kura esi, kas dod ēnu visai pilsētai, nācijai. To tas nozīmē būt zem Dieva ēnas. Cilvēki, kas nonāk zem autoritātes, sāk darboties autoritātē. Dievs šajā sezonā nodibina mieru, un ienaidnieks aktīvi cenšas kaitēt, jo viņš ir nobijies, jo nezin, ko Dievs dara. Daudzi Kristus miesā, kuri sauc sevi par kristiešiem, tic, ka Sātans vienmēr informēts par to, ko Dievs dara. Tic, ka velns var lasīt domas, bet nespēj. Viņš var iesēt domas, iebiedēt domās. Ienaidnieks var nākt manipulēt, iebiedēt, bet esi gudra, nerunā par to, ko Dievs dara. Ienaidnieks var dominēt, censties, spiest uz vainas apziņu. Tu esi atbrīvota no vainas apziņas un grēka spēka. Ienaidnieks centīsies lietot šo likumu pret tevi, bet tas ir pabeigts. Atbildi ienaidniekam Dieva autoritātē. Ienaidnieks nespēs tev kaitēt. Tev vajag skaidrot lietas, kas notiek tev apkārt, kā pierādījumu, ka Dievs kustās tavā dzīvē, jo visa elle zaudē kontroli pār tavu dzīvi. Kontroli zaudēta ap tavu dzīvi, jo Dievs nodibina mieru. Dieva miers, šalom, ir viss saistīts ar tavu labklājību, jo šī labklājība, ko sēja šiem cilvēkiem, ko tie noraidīja, tas tavam ķermenim izraisīja tavu fizisko labklājību, iztukšoja, izsmēla. Tev var būt darīšana ar neparastu slimību. Tas nav dēmons, tu esi iztukšota. Tā ir tava dvēsele. Tas viss tev nāk atpakaļ, ko tu labu viņiem darīji. Nokrati putekļus no kājām un dodies uz nākamo vietu. Jēzus kalpoja mācekļiem, teica, kad ieej cilvēku mājās, svētī tos un saki šalom pār namu. Ja tavs miers neatrod miera vietu, neatrod māju, dodies uz nākamo vietu
un tas miers vairs nepaliks pār šo namu, šo vietu, bet tas nāks atpakaļ uz tevi. Kad tu dodies un pārēj uz nākamo vietu, tu jau esi vidū, ej ticībā, Dievs ir aiz tevis, ar šo mieru tas pārņems tevi. Labestība un žēlastība tev sekos, svētības pārņems tevi, kā vilnis, kas nāk sadurties ar tavu dzīvi, pār tavu dzīvi. Fiziskā dziedināšana, labklājība nāk pār tavu dzīvi, Dieva šalom. Gudrība nāks pār tavu ķermeni, dziedināšana nāks pār tavu dzīvi, smagumu jutīsi. Smagumu, ko nesi sezonā, kad esi izdzīvošanā, tu uzliec smagumu, jo nes bailes. Tiklīdz tu dodies uz šo jauno vietu, miera vietu, tas, ko tu nes, nokritīs nost. Pārdabiska dziedināšana, pēkšņi brīnumi. Ja jūti, ka gars cenšas tev kaitēt šajā vietā, cenšas ar spēku, jo nezini, ko Dievs dara tavā dzīvē. Ja tu nedod informāciju ienaidniekam, viņš to nezina. Tad, kad ienaidnieks redz Dieva mieru, labklājību cilvēka dzīvē, tas sāk panikot, pārbijies. Zini, ka Dievs nodibina mieru tavā dzīvē. Šalom. Tev vairs nav pienākumu obligāti viņiem izliet savas rūpes, rūpēties par viņiem, nest viņus. Tu esi brīva, vairs nav prasības, vajadzības. Likums ir piepildīts. Piekrišana, ko izdarīji, ir pabeigta. Tu izdarīji visu, ko zināji darīt. Tu esi pabeigusi. Tas ir pabeigts. Kādiem no jums ir grūts laiks pārvietoties, jo esi sējusi tik daudz? Bet Dievs sūtīja tev pateikt, ka viss atkal uzgāžas virsū tavai dzīvei, un tas ir miers. Autoritāte nāk pār tevi, viņa labvēlība nāk pār tevi. Dievs nes mirušās lietas atpakaļ dzīvībā. Tu esi atbrīvota, vairs nav obligāta vecā versija, vairs nav obligāti būt vietā, no kuras izej, vairs nav obligāti būt ar cilvēku, kas atraida tevi. Nav obligāti jāizlai sevi, kur tev nelūdz izliet. Dot, palīdzēt, ja Dievs tev to nelūdz. Dievs nejautā nest pasaules smagumu. Dievs jautā paklausīt un doties uz nākamo vietu. Tu dosies uz šo nākamo vietu, kuru Dievs tev parādīs Jēzus vārdā. Tu esi brīva. Obligātumu, ko jūti, tu to izdarīji. Tu esi brīva, tas ir beidzies. Vairs nav prasību no tevis. Tagad tev jāatsaucas tam, ko Dievs liek nākamo darīt. Šīs balsis, kas tev bija apkārt ar prasībām un obligācijām, balstītas uz vecajiem likumiem, ko Jēzus piepildīja. Atbildi atpakaļ, man nav pienākums to darīt. Tev nav tas obligāti jādara.